vai visiem cilvēkiem, vai katram kristietim, katram, kurš šeit Latvijā dzīvo, ir jābūt uzņēmējiem? Super, paldies par šo jautājumu. Kaut līdzīgs jautājums var būt pret, kā atbilde, vai nu katram kristietim ir jādzied un jāslavē Dievu? Es domāju, ka katram. Es domāju, ka katram cilvēkam ir jāslavē Dievu, bet ir tie īpašie talanti, kuri piedzimst ar tādu balsi un spējām un tādu dzīves ceļu virzienu, ja, ka viņi tiešām var slavēt publiski. Ja. Piemēram, es slavēju Dievu nepubliski. Ja. Es daru to dušā un tā, lai man sieviņa nedzird, ja, jo viņa saka, tev tur jāizbeidz šito visu, jo viņai ļoti labi tās auss, kā lai saka, dzird, ja, tās visas kļūdas. Un es domāju, ka uzņēmējs, es esmu pārliecināts, un tā ir mana ticība, kad katrs ir Dieva slavētājs un katrs ir uzņēmējs. Un uzņēmējs esi tu, jo tev ir incomes, tev ir ienākumi un tev ir izdevumi. Katru dienu, katru mēnesi, katru nedēļu, katru gadu tev ir tava bilance. Un to, kā tu rīkojies ar finansēm, ir principā tas pats, kā jebkurš uzņēmums rīkojās ar finansēm. Tu esi uzņēmējs. Tu esi uzņēmējs, tavs, kā lai saka, biznesa plāns, apzināti vai neapzināti, ir tavas dienas, ir tavi procesi ar taviem piegādātājiem, kur tu saņem to naudiņu, ja, kā tu veido ar viņām attiecības, kur tu tērē naudu, kā tu tērē, kāpēc, un izejot cauri daudziem jautājumiem. Tā kā mana ticība ir tam, kad katrs ir uzņēmējs. Tad katrs ir uzņēmējs, bet katrs arī ir uzņēmums sanāk. Jā, individuāli. Jā. Pēc šīs individuālais uzņēmums. Un arī principā valsts likumdošana nosaka to, ja tu, piemēram, saņem kā privāta persona kaut kādus diezgan labus līdzekļus, lielus, tev viņus ir jādeklarē, kā katram uzņēmumam. Tu savā runā minēji to, ka mums visiem kaut kas ir dots, pašā sākumā runājot par tām bumbiņām. Mums katram kaut kas ir dots. Tad jautājums ir, kā atklāt to, kas tev ir dots, jo, teiksim, tavā gadījumā šo te vidi, kurā tu darbojies savā uzņēmumā, izklausījās, ka tas notika nejauši. Tev tur bija salūzas telefons, tad tur nonāca tajā vidē un tā tālāk virzījies. Kā tu ieteiktu, teiksim, jaunam cilvēkam, kā viņiem atrast to viņa vidi, to viņa dāvanu, to viņa dotumu? Jā, par to, kas ir dots. Ja? Mateja evaņģēlija 13.12 rakstīts, jo kam ir, tam tiks dots, lai būtu pārpilnība, bet kam nav, no tā tiks atņemts arī tas, kas viņam ir. Jautājums, bet kam nav, tam tiks atņemts tas, kas viņam ir. Kāds ir iespējams, ja tev nav? Kas tiks atņemts? Atņemts tas, kas ir, bet ja tev nav, padomājam par šito. Šits maina prātu. Jo šī rakstu vieta nav kļūda, bet tā ir tiešām mindset, tā ir zemapziņas, jeb atziņas filozofija. Skaties vēlreiz, kam ir, tātad ir plusiņš, ja? Tam tiks dots. Tātad, ja tev ir, tad tev tiks dots. Pareizi? Lai būtu pārpilnība. Pareizi? Ja tev ir, tad tev tiks dots, tev būs pārpilnība. Bet ja tev nav, tad mīnus. Tad tev tiks atņemts pat tas, kas ir. Kā tas ir iespējams? Tev taču nav. Kas tev tiks atņemts? Tās nozīmē šīs pants, un Jēzus šajā pantā viņš saka, ka tev ir. Pat ja tās ir 2 bumbas, tev ir. Tev viss ir. Tev ir sociālais kapitāls, tev ir cilvēki blakus, tev cilvēks ir pagriezies pa kreisi, pa labi, pagriezies. Paskaties, redzi cilvēki blakus. Šīs saiknes starp jums ir. Un ja viņas ir, tad tev tiks dots vēl. Jautājums, kas bija viens no galvenajiem, teiksim, faktoriem, kas tu teiktu, kāpēc tavs uzņēmums, tavs bizness izdevās veiksmīgi? Jo droši vien, ka ir arī daudz citi tādi mazi šie te kantorīši, kur telefonu taisīta, bet tavs uzņēmums tiešām ir izaudzis veiksmīgs. Kas varētu būt tas faktors? Es domāju, ka pirmais, kā šobrīd es domāju, ja? Nevis tajā brīdī, kad es uzsāku to biznesu, bet šodien es saprotu, ka tieši vīzija, tas redzējums
kad jābūt ir tā un nekādi nesavādāk. Ja? Tas tā iekšējā, tas iekšējais bauslis, kur es esmu izlasījis, ja? Vairojies, ej, attīsties, ja? Kad viņš bija, es domāju, kad pamatā. Un fiziski kā tas bija? Tas bija tā, kad man jau bija 1 veikals, 2, 3, 4 veikali, un es joprojām turpināju dzīvot šajos apstākļos. Man jau bija tie veikaliņi maziņi. Es nepalielināju savus izdevumus, jo mana ticība uz nākotni bija lielāka par maniem šodienas gribēšanām. Manu šodienu es sēju nākotnē. Es vienkārši, manu izdevumi bija ļoti mazi. Un tad, kad man jau bija 12 veikali, un mēs ar sieviņu jau bijām precēti kopā, dzīvojām kopā, mēs nomājām dzīvokli, kurš arī nebija tur kaut kādā jaunbūvētajā mājā, super labos apstākļos. Un, kā lai saka, mana sieviņa, viņa mani atbalstīja tajā brīdī, kad viņi gribēja nopirkt kaut kādas lietas, bet es teicu, ne šodien, jo mums vēl ir jāinvestē un jāieguldās, jo tie resursi, kuri nāk mums, tie nav mūsu, tie nav priekš mums, tie ir Dievam, ja, un viņš uztic tos mūsu. Un tādā veidā man sieviņa arī var te būt blakus īstenībā un ļoti daudz pateikt tieši par to, kā mēs ļoti rūpīgi skatījāmies uz izdevumiem. Ja? Jo izdevumi priekš mums ir nevis izdevumi, bet investīcijas. Un mēs nevis tērējam naudu, bet visu laiku investējam. Ja? Investējam pat, ja labā ēdienā, tad investējam savā veselībā, investējam sevī un investējam savā zināšanās, biznesā un tā tālāk. Tāpēc vienkārši es ticēju, kad tagad ir sēšanas laiks, un tāpēc es sēju visu laiku. Neņēmu ārā ne kaut kādas dividendes, neko. Jā, vienkārši sēju, liku iekšā. Mūsdienās daudzi jauni cilvēki un arī, protams, ka vecāki cilvēki sociālo tīklu un citu faktoru dēļ ir zem liela spiediena dzīvot tā, kā nevar atļauties. Un parādīt citiem, ka tu it kā esi kaut kur tu vēl neesi. Jautājums, ja tu centies dzīvot, it kā tu būtu miljonārs, tad droši vien nekad nekļūsi par miljonāru. Vai kāds būtu tas princips, teiksim? Es domāju, ka tie ļoti svarīgi, es par sevīm, ja? Es skatos uz dzīvi pēc sevīm, ja? Es izjūtu savas jūtas, ja? Es nejūtu citu cilvēku jūtas. Es varu izrādīt empātiju, bet es jūtu sevi. Tā ir mana dzīve. Un man svarīgi, kas notiek tieši manā dzīvē. Un jautājums, kas būs ar manīm pēc 3 gadiem? Kas būs tas cilvēks, kas pēc 3 gadiem, kurš nesās manu vārdu, uzvārdu, dzīvos manā ķermenī, kas es būšu nākotnē? Un ko es šodien daru, kā es ietekmēju sevi nākotnē? Lai es varētu vienkārši, kā lai saka, pagriezties atpakaļ un pateikt, Valter, klausies, Valter, atceries, tev 28 gadi, paldies tev! Kāda man šodien starpība, ko Valteris tur sev atļāvās 26 gados? Viņš tur atļāvās sev nopirkt kaut kādu mašīnu, baigi kruto, paņēma kredītu un neatvēra veikalus un neinvestēja tur, kur vajadzēja. Saproti, mēs ietekmējam paši sevi, paši savu dzīvi. Ja? Tāpēc es vairāk, protams, tie sociālie tīkli, tur, kaut kādi marketinga paņēmieni attiecībā pret mums, tur par kaut kādām investīcijām, ātro naudu, ātro peļņu. Es neesmu šīs kategorijas cilvēks. Es esmu ļoti konservatīvs, klasisks. Es ticu tam, kad, kā lai saka, katru dienu strādājot, kā lai saka, uz sevīm, ja, padarot sevi efektīvāku, labāku, spējīgāku, es attīstu visu savu dzīvi un ienesu lielu vērtību savai ģimenei, bērniem un tā tālāk. Jā. Tu minēji, ka
viens no punktiem, kas palīdz šo attīstību un pārmaiņu savā dzīvē ienest, ir lasīšana. Jā. Lasīt Bībeli, tad jautājums, cik daudz tu lasi, lai gan, protams, ka šajā savas dzīves stadijā tu esi aizņemts noteikti cilvēks, bet vai vēl aizvien tā ir prioritāte tev, un varbūt, ka tu varētu ieteikt kādas 3 grāmatas mūsu klausītājiem. Laikam par lasīšanu, protams, ir svarīgi lasīt, tā globāli, bet es vairāk par to domāšanu, kad spēja domāt. Jo var arī ļoti daudz izlasīt, bet, kā lai saka, neko dzīvē nesasniegt. Ļoti svarīgi ir tieši domāt, ko tu lasi, kā tu to vari pielietot, ko tu ar to vari darīt, ko tas tev iemāca. Spēja analizēt inkamus, jebkuru ienākošo informāciju, spēja analizēt un to lietot, jeb citiem vārdiem interpretēt lietas, ir svarīgākais dzīvē. Es varu piemēru, ja? Tātad es rakstu dienas grāmatu. Katru vakaru, atnākot mājās, es rakstu, kas notika pa dienu. Šobrīd es to daru mazāk, bet pašā sākumā, 2003., 2004., 2005. gadā, es to darīju katru dienu. Katru vakaru es vienkārši aizpildīju dienas grāmatu. Un ko es esmu pamanījis? Kā piemērs, es vakarā sēžos un rakstu. Dienas grāmatu es rakstu. No rīta piecēlos, neizgulējos, ļoti grūti piecelties, bērni naktī nedeva gulēt, atkal no rīta jābrauc uz darbu, jārisina problēmas, atnāca kaut kāda brāķēta prece tur, vai kaut kāds tur, nezinu, klients, vai... es rakstu dienas grāmatu par to, kas notiek. Ārā atkal mitras laiks, atkal augsts, es to rakstu, un vienā brīdī es jautāju, paga, kas notiek? Ko es tagad rakstu? Es atlikumā lasu savus pierakstus, paņēmu jaunu lapu un rakstu. Šodien no rīta piecēlos agri. Paldies Dievam par šo brīnišķīgo dienu. Es esmu vesels. Man ir ģimene. Man ir sieva. Man ir bērni. Man ir uzņēmums. Es esmu uzņēmējs. Man uzticās cilvēki. Man ir mērķi. Es zinu, uz ko es tiecos. Tagad stop. Man jautājums, kas ir taisnība? Pirmais pieraksts vai otrais? Kas ir taisnība? Abi divi. Interpretācija par lietām ir svarīgāka dzīvē par pašām lietām. Vienkārši kā tu, Bībele mums māca, arī Bībele to visu, ko es tagad runāju, man iemācīja Bībele. Bībele ir rakstīts, ja tu satiec cilvēku un pieņem cilvēku kā pravieti, tad tu saņemsi no viņa dāvanas kā no pravieša. Bet ja tu satiec cilvēku un vienkārši es negribu tev klausīt, tad tu arī viņu nekad neuzklausīsi. Mēs un es personīgi, es veidoju savu dzīvi ar savu attieksmi, ar savu mērlenti. Es pats to visu daru. Es nosaku lietas, kas ir manī. Pat jūtas, kuras es izjūtu, ir manis veidotas. Jā, paldies. Jā, tāda doma. Mēs sēžam tādā personīgā, privātā mentoringa sesijā. Tu mums māci no savas pieredzes, mēs varam daudz gudrības smelties, daudzi skatās vēl, teiksim, tur, kur tu esi aizgājis, kā to virzienu, uz kuru paši grib tiekties. Cik svarīgi, un tu jau gan minēji arī par šo darba vietu, kur tu tur strādāji, un tad viņš tev nodeva daudz no savām zināšanām un kontaktiem. Cik svarīgi ir, lai mums katram ir kaut kāds mentors, cilvēks, kurš runā mūsu dzīvēs, un kā varbūt tādu atrast? Es uzskatu, ka tas ir pilnīgi nepieciešami. Ja? Ja tu esi dziedātājs, muzikants, tev vajadzīgs ir skolotājs, vajadzīgs kāds, kurš tev ir galva augstāks un kurš var tev ieteikt lietas. Un katrs efektīvs cilvēks, vispār efektīva dzīve, viņa veidojas, ka tev ir kāds, no kā tu mācies un ka tu kādu māci, ka tu saņem un nodod. Un, protams, man ir, es atradu cilvēku arī no draudzes sākumā, es vienkārši ieraudzīju draudzē vienu tādu uzņēmēju, man ļoti viņš iepatikās, un es gribēju personīgi iepazīties. Es iepazinos, viņš bija diezgan atvērts, un es pajautāju, vai viņš varētu man pakonsultēt manā biznesā. Es viņam atvēru visu manu biznesu, manu spiegānu, visu vienkārši iedevu noskanēt pilnībā sevi, un viņš man palīdzēja un iedeva lietas, kuras man noderēja, un mani pavadīja pat kaut kādus 6-7 gadus.
Tad kaut kas mainījās, ja, un man atnāca cits arī mentors, un šobrīd man arī ir cilvēks, kurš ir mans coach, ar kuru es Zoomā, jo viņš ir no citas valsts, viņš ir no Holandas, viņš man konsultē, kā vadīt darbu, kā strādāt ar cilvēkiem un tā tālāk. Tāpēc es domāju, ka treneris ir ļoti svarīgs. Man, piemēram, dēls Marsels, ja, viņš nodarbojas ar hokeju, viņam ir treneris. Bez trenera, varat iedomāties, kāda viņa būtu nodarbošanās ar hokeju, kāda līmeņa. Bet tā kā viņam ir labs treneris, tad pagājušo gadu viņš ieņēma Latvijā, savā U11 viņš ieņēma 1. vietu, viņa komanda, un aizpagājušajā gadā arī 1. vietu U10, U11, kā lai saka, ieņēmām 1. zelta medaļas Latvijas čempionātā. Tā kā viss ir pateicoties trenerim. Treneris ir ļoti svarīgs, jo bez trenera, kā to var vispār iedomāties, kad mēs ko daram? Paši izdomājam savu lietas, tad mēs arī rezultāts cits, jā. Protams, ka vairums internetā klausās kaut kādus mentorus, ja, vai šeit skatās, te ir kāds ļoti veiksmīgs cilvēks sabiedrības acīs, un tad gribētos, lai viņš mentorē, bet es saprotu, ka tas nozīmē, ja tu sāc, tad kādreiz tev dara arī kādi, kas ir kaut kur tev ir pieejami, noteikti kādam, tev ir kādi pieejami cilvēki, kurus tu vari caur attiecībām uzrunāt un dabūt, ka tas nav, kad mums visiem būtu jāstāv rindā tieši pie tevis. Tā kā ir dažādi līmeņi, un tam sākuma līmenim noteikti, kad ir diezgan daudz arī katrā draudzē, katrā kopienā, pat ģimenē varētu būt cilvēki, no kuriem var smelties. Protams. Principā vienmēr mēs smeļamies. Piemēram, tagad, ja, mēs gan dzirdam ar ausīm, gan arī šeit ir kaut kāda konkrēta atmosfēra, un pa Wi-Fi mēs arī daudz ko saņemam. Tur zemapziņā apakšā, tur ir lietas, kuras mēs varam izķert vienkārši starp vārdiem. Ja? Un runājot par to, kā cilvēki blakus, ja? Piemēram, mentors, tad ko var pierakstīt šodien? Ja kāds grib kaut ko pierakstīt, tad ir, es ticu, ka katrs cilvēks viņš strādā ar tādiem 5 kapitāliem. Tādi 5 svarīgākie kapitāli. Pirmais ir, piemēram, sociālais kapitāls. Cilvēki, kurus tu vari ietekmēt vai kuri ietekmē tevi. Tavs sociālais kapitāls. Tie ir reāli cilvēki, ar kuriem tu vari sadarboties, miedarboties, ja, ar kuriem tu visu laiku komunicē. Tas ir tavs sociālais kapitāls. Cilvēki, kurus tu ietekmē un kuri tevi ietekmē. Parādi man, kas ir tava autoritāte, un es tev pateikšu par tavu nākotni. Ja, ļoti vienkārši. Ja, sociālais kapitāls pirmais. Otrais, intelektuālais kapitāls, zināšanas. Matemātika, parastās zināšanas, valodas zināšanas, matemātikas, komunikācijas spējas un zināšanas kā tādas. Ja? Trešais, garīgais kapitāls. Garīgais kapitāls ir lietas, kā varbūt kā arī darbs ar savām emocijām, varbūt kā emocionālais kapitāls, kā lai saka, izjūtas, garīgas izjūtas, ja? Tavi mindseti, tavas domāšanas, tavs backgrounds, tavas dogmas, ja? Lietas, pie kurām tu pieturies, ja? Tas ir arī tavs kapitāls. Ja? Viņš ir mīnusā vai plusā, pozitīvi tevi ietekmē, negatīvi tevi ietekmē. Tas viss ir tavs, ar to tu strādā, to tu palielini, kā lai saka, tas tevi ietekmē. Ceturtais, fiziskais kapitāls, tava veselība. Ja? Kāda viņa tev ir? Ja? Ja tev ir, kā lai saka, slikta veselība, tad tavs kapitāls ir tāds, ir kur strādāt, lai kaut ko uzlabotu. Ja? Fiziskais kapitāls, ja? Un 5. finansiālais kapitāls. Ja? Tur, principā, kad es runāju par kapitālu, vienmēr gribās tikai to finansiālo. Bet īstenībā visi 5 ir svarīgi. Ja? Visi 5. Ja cilvēkiem ir nauda, bet varat iedomāties, viņam ir fiziskais kapitāls daunā. Ja? Viņš ir ar zvēzi, piemēram, ja? Slims. Tad jautājums, kur tad ir tā laime vai, kā lai saka, vai dzīves prieks. Ja? Tad tie 5 kapitāli visi ir svarīgi. Un mēs ar katru no viņiem, katru dienu mēs vairojam tos kapitālus. Un tieši tas treneris, viņš nāk tieši no tā sociālā kapitāla. Cilvēki, kuri mums ir blakus, no kuriem mēs varam mācīties. Jā. Diezgan bieži dzirdēta frāze, ka par izglītību runājot, ka tie, kuri iet tur augstākajās izglītībās, cilvēki mācīties, viņi mācās un studē, lai strādātu priekš tiem, kuri neiet to ceļu. Un tā kā
ka bieži tie, kas uztaisa uzņēmumus, kas ir veiksmīgi, ir tie, kur nevēl tik daudz laika izglītībai, bet, teiksim, attīstīt biznesu. Varbūt īsti, teiksim, tavs viedoklis par izglītību, vai tā kādreiz ir laika izšķērdēšana, ja tu īstenībā varētu rukāt un iegūt praktisko pieredzi un tam līdzīgi. Esmu pārliecināts, ka izglītība ir super svarīga. Bet, redzi, par ko es tagad runāju? Es runāju tikai tajā interpretācijā, tajā kontekstā par to, ja tu kaut ko dari, tad tu dari to super perfekti. Un tikai tādā, kā lai saka, tikai tādā domas, ja tu mācies, tad tu tiešām mācies. Un tad mācības viņas ir ļoti vajadzīgas. Jo angļu valodas zināšanas šodien ļoti svarīgas. Ja tu gribi veidot starptautisko uzņēmumu, tad tev valodas zināšanas, matemātikas zināšanas, spēja koncentrēties, ja, spēja, kā lai saka, uztvert ļoti grūtus tekstus, apstrādāt ar savu prātu kaut kādus grūtus uzdevumus, ja, vai kaut kādus projektus. To visu trenē skola, mācības, universitātes. Un tā galīgi nav, ka cilvēks, kurš pabeidz tur augstskolu, ka viņš obligāti strādās, kā lai saka, par kaut kādu parastu darbinieku. Piemēram, tagad tur puisis ir tāds Artjoms Ļašenko, kurš saņēma Michelin zvaigzni restorānam. Ja? Viņš ir pabeidzis Zviedru augstskolu, ja, mums Latvijā. Tā kā viņš ir pabeidzis augstskolu, viņam ir ļoti labas zināšanas, kompetences. Ja? Viņš prot pārvaldīt uzņēmējdarbību tik labi, ka viņš vienīgais visā Eiropā, Japāņu virtuvei ramen, ja, viņš saņēma Michelin to zvaigzni. Ja? Nu, Eiropā neviens nav saņēmis, bet viņš saņēma, jo viņam tas, kā lai saka, izglītības līmenis ir ļoti augsts. Ja? Viņš var apstrādāt ļoti dziļu informāciju. Tāpēc, ja tu mācies, tad mācies ļoti labi. Un mājas darbi, visi tie papildus darbi, tas ir tavs resurs tava prāta veidošanai, lai tu nākotnē dzīvē, tev tas viss ļoti noderēs tiešām. Jā. Kas ir tavi lielākie izaicinājumi ikdienā? Ikdienā lielākie izaicinājumi, protams, darbs ar cilvēkiem. Ja? Cilvēki, darbs arī ar sevīm, jo manā arī pieredzē es arī biju izdarījis vairākas dzīvē kļūdas, kuras ļoti spēcīgi man ietekmēja un kuros es esmu, kā lai saka, biju ļoti dziļās tādās aizās iekritis, ja, un tādā tumsā. Bija ļoti grūti, ja, tāpēc, protams, darbs ar sevīm, darbs ar, kā lai saka, ar savām vērtībām, ar to, kā lai saka, virzību uz priekšu, un, protams, cilvēki. Protams, cilvēki ir tāds lielākais izaicinājums. Par ko tieši es runāju, kad par cilvēkiem? Kad īstenībā, kā lai saka, cilvēki, viņiem ir tās jūtas, ja? Un šodien viņi jūt vienas lietas, rīt otras lietas, ja? Un viņi mainās. Piemēram, datorprogrammas, kalkulators, tur viņš nemainās. Tu kaut ko tur ieprogrammēji, kaut ko esi izveidojis, tas vienmēr ir, bet cilvēki mēdz mainīties. Ja? Un kad viņi mainās, ja, kad mainās kaut kādi nosacījumi, tad, protams, tie ir tādi izaicinājumi. Okay, tagad tās nedaudz izklaidējošs segments, bet tāpat laikā es domāju, ka mēs daudz ko varēsim iemācīties. Tas saucās piekrītu, nepiekrītu. Ir iespējams tev arī teikt daļēji piekrītu, daļēji nepiekrītu. Un, ja tu vēlies, tu vari kompakti arī paskaidrot. Ananāsi uz picas ir laba ideja. Laba. Piekrīt. Ja? Grāmatas vienmēr ir labākas par filmām. Daļēji. Daļēji piekrīt? Daļēji piekrīt. Okay. Sargāsim bērnus no viedierīcēm. Nepiekrīt. Kāpēc? Tāpēc, ka tas attīsta bērnu. Seko savai sirdī. Un prātam. Kā? Un prātam. Un prātam. Ja tev piedāvā sēdvietu, man liekas, Elons Maskš teica, ja tev piedāvā sēdvietu raķetē, neprasa, kurā vietā tu sēdēsi, vienkārši sēdies iekšā. Jā, tā ir. Piekrīt? Jā. Jā, ir tie jesmeni, tā kā jā, cilvēks atsaucies uz visām iespējām? Atsaucos. Okay. Laime nevar nopirkt par naudu, bet es labāk raudu Mercedesā. Daļēji piekrīt. Ja jūsu dzīve ir skumja, tad vismaz alga ir smieklīga. Vispār muļķības. Ceļš uz panākumiem un ceļš uz izgāšanos ir gandrīz vienāds. Nē, nepiekrīt. Kāpēc? Tāpēc, kad ceļš uz panākumiem ir
ir, kā lai saka, pacēles punkts, ja, un izgāšanās ir vienkārši nepareiza rīcība. Nu, tur nav saistīts. Tās lietas nav saistītas. Ir tas teiciens, ka cilvēks, kurš guvis panākumus, vienkārši ir pa vienreiz vairāk piecēlies nekā tas, kurš ir izgāzies. Varbūt. Nē. Es domāju, ka tā nav. Es domāju, varbūt es nepareizi saprotu, bet es domāju, ka ceļš uz panākumiem ir vienmēr ar muguru pret to kritienu, pret izgāzieniem. Ja? Tā kā izgāzieni viņi ir aizmugurē. Izaugsme ir priekšā. Ja tu pagriezies otrādi, tad, protams, jā. Bet tas varbūt uz viena ceļa, bet dažādos virzienos. Blakus rinda vienmēr virzās ātrāk. Tā dažreiz var gadīties. Jebkurš darbs prasīs vairāk laika, nekā tu to domāji. Nē, arī nepiekrītu. Ja šķiet, ka dzīvē sāk veikties, tad kaut ko vēl tu neesi sapratis. Varbūt daļai piekrītu. Nerisini tās problēmas šodien, kuras tu vari atrisināt rīt. Muļķības. Un vēl ir teiciens, ja tu lietas, kuras tu vari pārlikt uz rītdienu, tu pārliksi uz parītdienu, tad tev ir 2 brīvas dienas. Atgriežamies pie jūsu jautājumiem. Kāds ir labākais veids, kā attīstīt biznesu pašā sākumā? 24/7, sevi liec iekšā vienā darbā, uzticies tiem cilvēkiem, ar kuriem tu tajā darbā sadarbojies uz maksimāli. Maksimāla uzticība, vīzija un sevis ieguldīšana. Saka, ka liela nauda daudzus cilvēkus samaitā, vai tev ir bijuši ar to izaicinājumu? Vai kā tu tiec galā varbūt ar to? Es absolūti nepiekrītu šim tādam moto, kad nauda kaut kādā veidā var bojāt. Es uzskatu, ka katrs cilvēks viņš ir jau sabojāts. Mēs esam tie, kas mēs esam. Cilvēks nav ideāla būtne. Ja? Bībelē rakstīts, ka katrs cilvēks viņš krita grēkā. Katrs ik viens ir grēkojis. Ja? Tāpēc Jēzus arī pestīja mūs. Ja? Un visa mūsu dzīve ir tāda, kā lai saka, attīrīšanās tāds ceļš. Jā, mēs esam svēti, mēs esam tīri viņā. Ja? Bet tajā pašā brīdī mēs varam taisīt kļūdas. Mēs pieļaujam kļūdas dzīvē. Mēs pieļaujam viņas, un viņas nav saistītas, vai tu daudz naudas vai maz naudas. Es neticu, ka nauda kaut kādā. Ļoti labs jautājums arī par motivāciju. Kā būt motivētam, ja tava motivācija nav nauda? Teiksim, jā, varbūt tu par savu motivāciju var padalīties arī. Mana motivācija ir izaugsme. Uzņēmums, mūsu uzņēmuma nosaukums, ja? Kas tas vispār ir? Evelatus. Kas tas ir? Man bija tā, ka es domāju, es lūdzu Dievu, Dievs dod man vārdu, kādu man nosaukt uzņēmumu, kā man to vārdu atrast, ar kā nosaukt. Ja? Es paņēmu gavēni 3 dienas un es aizgāju uz biblioteku. Es paņēmu daudz vārnīcas, grieķu, latīņu, tur vēl kaut kādas vārnīcas, angļu valodas, un es gāju vienkārši pa alfabētu A, B, C, D un meklēju vārdus, vienkārši vārdus, tulkojumus un nozīmi, ja, vārdu nozīmi. Un es atradu latīņu vārnīcā vārdu eventus, kā angļu valodā events, kā notikums. Ja. Eventus, tur bija rakstīts, tas ir kā atgriezties no vecā un tiekties uz jauno. Ja, eventus, kā notikums, kad vecais aiziet projām un jaunais. Man ļoti patika, bet tas eventus nosaukums bija aizņemts un to firmu nevarēja tā nosaukt. Es turpināju tālāk meklēt. Es atradu vārdu elatus. Elatus nozīmē nepārtraukta bezgalīga izaugsme. Tas ir spēks, kurš dzīvo visā dzīvajā, jo viss dzīvais aug un attīstās, nedzīvais, kā lai saka, neattīstās un neaug. Un man arī patika tas elatus, ļoti patika tas vārds elatus. Un es arī pārbaudīju tajā uzņēmuma reģistrā, un tas vārds arī tika aizņemts. Es skatījos uz tiem 2 vārdiem, eventus, elatus, un es vienkārši viņus savienoju, evelatus. Tāpēc mūsu nosaukums ir vienīgais visā pasaulē, šim nav citas nozīmes kā tikai attīstība, izaugsme, notikumi, kuri ved tevi uz augšu, ja, uz attīstību. Tāpēc tā ir mana motivācija. Izaugsme, attīstība, kļūt labākam
Ja, likt jaunus mērķus, spērt jaunus soļus, uzņemties vairāk atbildības. Jautājums tev, kāda ir tā tava pārliecība, ja tu šodien bankrotētu, vai tā kā filmās kādreiz, teiksim, tu samainītos ar kādu šeit pusaudzi, kurš arī šobrīd aug tādos apstākļos, varbūt kādos tu uzaugi, un tu pazaudētu tos kontaktus, visu to. Tev ir tā pārliecība, ka tu varētu atkal to izdarīt kaut vai citā kaut kādā nozarē, bet tu esi tādā vietā, ka tu saprati jautājumu. Jā. Es domāju, ka kā cilvēks domā, tā viņš arī dzīvo. Kādas domas, tāda dzīve. Svarīgākais ir domas par jebko, svarīgāks par jebko. Ja tu zini, ja tu saproti, ja tu esi... ja tu saņēmi tādu education dzīves, ja? Protams, ka tu to visu vari ļoti ātri, ja tu zini. Tāpēc arī šeit ļoti bieži ir tā, ka jauni cilvēki, viņi domā, ko nozīmē uzņēmējdarbība, biznesa, grāmatvedība, atskaites, nodokļi. Viņi tā kā nezinot, ja? Viņi nezina tās lietas, viņi baidās tur spērt soli. Viņi vienkārši nezina. Jeb, piemēram, nāciet pie mums uz Evelatus un kļūstiet par, piemēram, marketinga nodaļas vadītāju. Un katrs var padomāt, es taču nezinu, ko tur jādara. Ja? Tas viss ir galvā. Ja? Un uzdrošināties un saņemt zināšanas, te ir tā atslēga. Un to uzdrošinājumu mums dod Dievs. Dievs mums dod uzdrošinājumu. Jo es personīgi kā cilvēks ar savu kā lai saka, pašvērtējumu, ja? Tur, kur es dzīvoju, tā kā es mācījos. Es nebiju vajadzīgs nevienam, vispār ne priekš viena. Es nebiju nekāda autoritāte vispār. Es nezinu nevienu cilvēku, kur es būtu autoritāte. Ja? Saprot, un vienkārši tā uzdrošināšanās, ka Dievs mani ir radījis šīs zemes, ka es esmu īpašs cilvēks priekš viņa, ka viņš mani zina, man jau ar to ir daudz. Saprotiet, tas jau ir daudz. Jau vairāk nekā divas tās bumbas, ja, kuras pašā sākumā tika dotas katram. Mazliet par mērķiem. Tu minēji par to, kā uzņēmums aug, vai, jo no vienas puses kāds varētu teikt, tu jau esi sasniedzis to, vai ne, bet tev ir šis redzējums par to izaugsmi personīgi un varbūt arī tādā uzņēmuma vidē. Kā tu varbūt nospraud tos mērķus un kādi tev ir mērķi nākotnē? Jā, protams, jā, var runāt, kad kaut kādā purciema rāmjos, jā, es esmu kaut ko sasniedzis, jā, bet, ja mēs skatāmies tiešām... Kur visi no purcijiem un pamājiet ar roku, visi purčikā, hei. Es arī biju no purčika, jā, no Iļģiciem uz purcijiem pārbrauc, bet ja es esmu kaut kādā rajona, tā kā rāmītī vai nezinu, savu pagalmā, es esmu kaut ko sasniedzis, tad jautājums arī viss ir šeit, jā, jautājums, kā es dzīvi redzu. Es uzskatu, ka es esmu tikai kaut kādās starta pozīcijās, jo tie mērķi, kuri man ir priekš sevīm izvirzīti, viņi ir tieši par to pirmo bausli, vairojies, attīsties, vienkārši tā tālāk. Tāpēc es turpinu attīstīties un arī skatos tieši kā Evelatus uzņēmumu attīstīt arī citās pasaules valstīs un tikai uz priekšu. Ja? Un šogad viens no tādiem attīstības punktiem, kur šī gada sasniegums bija, kad Evelatus iegādājās Xiaomi, ziniet, tā kā Xiaomi, kāds saka, ja? Bet Xiaomi, pareizi, ja, ir Xiaomi zīmola pārstāvniecību gan Latvijā, gan Lietuvā. Un tas veikals Akropolē, varbūt kāds redzējis, Xiaomi veikals, tāds zīmola veikals, tas arī pieder šobrīd man, jā, es esmu arī viens no līdzīpašniekiem, mēs esam 2 cilvēki tur, un arī Lietuvā arī ir tādi veikali, tādi monobrenda veikali, un tos arī mēs šogad esam, kā lai saka, saņēmuši savā īpašumā, un tas arī tāds ir liels panākums, jo tas uzreiz ļoti pozitīvi ietekmē mūsu uzņēmuma izaugsmi, jā. Savā stāstā tu pieskāries tam, kad tev pateica lasi Bībeli un lūdz. Tu to sāki darīt, 2 mēnešus devi Dievam iespēju. Jā. Tu vari drusku vairāk pastāstīt, kā tu piedzīvoji Dievu, kā tās pārmaiņas tevī notika? Protams, jā, tas var aizņemt kādu laiku, bet es mēģināšu īsumā. Principā tās lietas, viņas nenotiek publiski.
tās lietas, viņas nekādā vispār, viņām nav pat vietas publiski. Ja? Tas ir kaut kas, kas notiek ar cilvēku, kas notika ar manīm personīgi, kad es paliku savā tajā dzīvoklī. Es vienkārši uzliku modinātāju uz 4 no rīta. Viņš nozvan, es pieceļos, es nostājos uz ceļiem, un es varu vienkārši sēdēt klusu un gaidīt Dieva klātbūtni. Tas varbūt aizņēma man 20, varbūt 30 minūtes, varbūt stundu, bet es vienkārši to darīju. Es meklēju Dievu. Ja tu esi, es vēlos zināt tevi. Un ja tu vēl runā uz cilvēku, tad es vēlos būt tas cilvēks, kas sadzirdēs kaut vai vienu vārdu. Kaut vai vienu vārdu un viss. Un ja es sadzirdu kaut vienu vārdu, man ir jau ļoti spēcīgs arguments vispār šai dzīvei, kad es dzirdēju Dievu. Tāpēc vienkārši es meklēju Dievu. Es atteicos varbūt no ēdiena. Man bija drusku vieglāk kādā brīdī to darīt, tāpēc, ka man viņa nebija. Bet jā, es vienkārši, kā lai saka, meklēju Dievu, es atteicos no ēdiena, es varbūt atteicos no kaut kādām lietām, kuras varbūt man bija svarīgas, vai es gribēju viņas. Es vienkārši meklēju Dievu, jā. Tas ir tāds, kā lai saka, kurš meklē, tas atrod. Tā dzīve ir uzbūvēta, ka mēs galu galā visu saņemam to, ko patiešām gribējām un vēlējāmies. Bet, ja tu tagad runātu ar neticīgu cilvēku, viņš teikt, bet kad tu saprati, kā tu zini, kad viņš ir? Tev bija kaut kāds viens konkrēts piedzīvojums? Man bija viens tas piedzīvojums, bet te ir vienkārši ceļš. Ja tu esi, kā lai saka, ir cilvēks, kurš netic Dievam vai neizprot Dievu vai uzskata, ka tā viss ir kaut kāda reliģija un tā tālāk, vienkārši tur, nezinu, lai tur zombētu cilvēks vai vēl kaut kā. Es ne par to, ja, tās ir pavisam citas lietas, ja, bet es vairāk par individuālo to pārdzīvojumu, kad viņš dots ir katram cilvēkam. Un īstenībā mēs jau katru dienu esam saistīti ar mūsu debesu tēvu. Mans viens no hobijiem, man ļoti patīk kosmos. Vispār es ļoti daudz video par kosmosu tur klausos, man ļoti patīk tās planētas uzbūves un tā tālāk. Un ir tik daudz brīnumu tiešām, kā var neticēt, ka ir radītājs. Es vispār nevaru to saprast. Jūs varat iedomāties, kosmos, ja, viņš ir milzīgas galaktikas, ja, super tur miljardi kādas tur zvaigznes attālumi, un no viņām tur saules stari miljonus gadus lido pie mums, lai vispār mēs viņus varētu saskatīt, ja, jo gaismai arī vajag, kā lai saka, to visu attālumu pareizi iziet cauri, lai tas stars nokļūtu uz manu acis, lai es redzētu, ka vispār tur ir kaut kāda galaktika. No turienes vispār tam, kā lai saka, tai saules staram ir jāatnāk. Cik viņa ir milzīga? Un varat iedomāties tikai mirklīti, ja? Šitā ir saule, un šeit ir mūsu zeme. Paņemam to zemi un paskatāmies uz viņu, šitāda maziņa. Pašā augšā, zemē augšā, ja, ir tur apakšā tur Antarktīda, tur Ziemeļpols un tur augstums. Ja. Pareizi, tā ir augsti. Nordic countries, tur ir augsti. Ja. Un mēs ejam uz ekvatoru, tur ir silti. Pareizi? Kāds ir attālums? Kaut kādi 10-12 tūkstoši kilometri. Cik tur ir? Jūs varat iedomāties šito attālumu visā kosmosā, visā šitajā zālē, visā kosmosā, šito attālumu. Drusciņ tuvāk saulei, viss te nodegtu vienkārši. Tuksnes, nevienas dzīves būtnes. Drusciņ tālāk, drusciņ, viss nosala. Nav dzīves. Cik vispār tas viss ir nereāli. Un tā saule, viņa taču nestāv uz vienas vietas, viņa viss ar visu to mūsu planētu, kaut kur mēs lidojam. Tas ir vienkārši, tu vari iedomāties, tas ir Dievs. Viņš ir radījis. Un paskaties uz to šūnu, vienu šūnu, kura ir tavā ķermenī. Viena šūna, pat vismazākajā šūnā, kur cilvēks zina, ir 60, tie ģenētiskie tie kodi, kaut kādi tur 60
nevis genētiskie kodi, bet es nezinu, kā pareizi latviski. Nu jā, tajā vienā šūnā ir kaut kādi 60 elementi, lai tā šūna būtu dzīva. Un lai tie 60 elementi sakristu savā vispār tur, kā lai saka, lai viņi vienkārši sakristu tādā kombinācijā. Pat ja tu fiziski vienkārši saliksi, tev vajag miljardus gadu, lai tu vienkārši viņus saliec visus tur, kaut kādā tur kombinācijā, lai tev parādās dzīva būtne. Tas vienkārši tur... Jā, tas viss ir tur YouTube un visos jaunajos tur atklāsmes un tas teleskops John Webbs, tas jaunais, kurš ir kosmosā palaists. Daudz, ko mums atklāja tādu par mūsu dzīvi. Dievs ir dzīvs. Viņš ir radītājs un katrs, kurš viņu meklē, spēj viņu atrast. Un katrs no mums viņu ikdienā sajūt. Esmu pārliecināts. Ticīgs, neticīgs, katrs. Apstākļu darbu 17. nodaļā tur ir rakstīts no tādas svētrunas izvilkums, kur ir rakstīts, ka Dievs ir licis robežas un laikus, lai mēs meklētu Dievu. Un tad rakstīts, viņš nav tālu nevienam no mums. Un man liekas, ka tas ir brīnišķīgi, ka visi jau iekšēji meklē, lai gan daudzi viņu grib noliegt, bet, kad tu personīgi parunā, tu saproti, un tu arī, mums bija personīga saruna, viņš teica arī tajā biznesa vidē un tādā elitārā vidē cilvēki tiešām meklē Dievu, un tā ir patiesība.